Kuram bija tā doma sapulcē, griežams pusēm? Interesanti, es aizvilku to kamolu līdz tam pašiem pirmiem pavadiem, kur tas sākās. Un tātad mēs esam 23. gada martā, kur ir pieminekļu padome, un pieminekļu padome ir beidzot nolēmusi, ka ir jāpārvieto, viņš vairs tur nevar stāvēt, viņš tiks demontēts un kaut kur aizvests. Tad sākās, laikam, Latvijas avīzes publicēja karikatūru, kad viņš ir pārzāģēts uz pusēm, un atceros, ka bija tur tie strīdi, ka tur, jā, nē, atstāt, neatstāt, tur labs rakstnieks, viņš ir slikts, un ņēmās, plēsīsim uz pusēm, un kad mēnesis tas risinājās. Un es esmu gan pieminekļu padomē, gan Rīgas domē. Es zināju, ka mums tas balsojums arī briest, un tad es uzliku tādu jautājumu, ko mēs darīsim, griezīsim uz pusēm vai kā tāda fantāzija, sākumā kā fantāzija. Un tā, es vienkārši biju to domu paņēmis un kaut kā, nezinu, pirmos muskuļus uzaudzējis, un tas viss gāja kā fantāzija līdz tam brīdim, kad autortiesību mantiniece Kārina Petersone, viņa publiski uzrakstīja tādu tekstu, kuru teica, ka viņa vēlas, lai tas tā notiek. Viņa teica, ka viņa nevēlās, lai tas tiek nogrūsts kaut kur neredzamā vietā, jo ir tā, ja tu pieminekli nogrūt kaut kur aizmirstībai, pieminekli miskastē, nezālēs, viņš nomirst, viņš neeksistē, viņš pārstāv vispār būt. Bet, ja ir kaut kāds veids, kā viņu noturēt pilsētvidē un viņu pārveidot par kaut kā, nezinu, simbolizēt kaut kā to mūsu sašķelto laiku, tad viņas skatījumā tas ir jādara, un viņa to atbalstīja. Un tieši tajā brīdī, kad Kārina Petersonas kundze to atbalstīja, tas jau sāk iegūt tādu leģitīmu tādu apveidu. Jā.